Man tiešām ārkārtīgi gribās ticēt cilvēkiem. Nu, ārkārtīgi. Un cilvēkiem, un biznesmeņiem, un tā tālāk. Bet tiklīdz es sāku to darīt, hopā viens uzmetiens, hopā otrs uzmetiens. Nu, es nezinu, kā šitien te jūs Latvijā dzīvojat. Es nezinu. Man liekas, es šeit, nu, kā no Marsa esmu nokritis. Nu, goda vārds. Tas ir vārdiem neaprakstāms. Nu. Sāksim ar mazāko. Ar dzeramo ūdens vendeni. Man ir nepieciešams starta komplekts priekš mammas, lai mamma varētu dzert to vendeni ūdeni. Jā. Aizbrauc uz vienu vietu, nav, uz otru vietu, nav, uz trešo vietu, nav. Tu veikalos vispār nesaproti, ko es no viņiem gribu, jā. Ok, atradu vienu benzīntanku, kurā nu beidzot ir tā kolba, kurā ielikt iekšā to vendeni pudeli. Viss super. Ņemu to kolbu, tā kolba maksā arī tā kā būtu uztaisīta, es nezinu, no mēnesi akmens, jā. Tur 30 € pa to kolbu. Labi, fiks, ņim, davai. Tagad es paņēmu pudeli, paņēmu to kolbu aiznesu, un man tagad kasieri pasaka, sorry, ja es tev nevaru pārdot. Es saku, kāpēc? Viņi saka, tāpēc, kad man kompjuterā uzrādās, ka viņu nav. Es saku, kas nav? Ūdens pudeles. Es saku, bet rekur, tak viņi ir, rekur, es viņu tur fiziski rokā. Viņi saka, no jā, nu rokā tu viņu turā, man uzrādās, ka viņas nav. Tur vēl vesels stends ar viņām ir. Viņi saka, lai to varētu nopirkt, ir nepieciešama kaut kāda atlikuma starā, kurš ir, respektīvi, viņš ir vairāk nekā fiziski viņš ir. Nu, kaut kāds murgs, vienvar sakot. Es saku, davai, es esmu šeit tagad, nu, beidzot esmu visu sameklējis. Es saku, nu, paņem tur stingrās uzskaits, atskait vai kaut ko tādu, tur to čeku, kvīti, vienalga, ko uzrakst. Nē, nevaru tev pārdot. Viņi ir, pārdot es tev nevaru. Labi, čorts ņīmā pudeli. Nepieciešams šitais te vagondēļ. Skatos tur apkārt, viss kaut kas ir, jā, bet nu ceņiks tās diezgan kodīgs. Te pēkšņi attais vaļā, skatos pata, man liekas, viena no dārgākajām firmām, kāda Latvijā ir, jā. Pārdod kaut kādus dēļus, tur 5 metri garumā, vagondēļus, viss tā kā vajag, jā. Es domāju, nu davai. 85 kvadrātmetri, tur 280 €, ja es nemaldos, kaut kas tāds. Viss, jau, davai, reģistrējam, ka krāz projektam, viss tā kā vajag. To es nosūtu, viņu atsūtu rēķinu es nosūtu grāmatvedēji. Diemžēl grāmatvede neatnāca uz darbu personīgi iemeslu dēļ. Diemžēl. Es aizrakstu uz patu. Ziniet, diemžēl grāmatvedes tagad nav. Tuvākajās dienās viņam šodien, parīt viņam apmaksās.